Un, kad tu analizē Kaza vēsturi, tu saproti, cik ļoti tā līdzinās Edija stāstam seriālā Svešās lietas. Kažs bija ļoti augsta līmeņa karotājs, iemīļots, harizmātisks un praktiski neiespējami aizmirstams. Viņš bija lielākais varonis, kādu Vekna jebkad varēja sastapt. Un redzot viņa prasmes, spēku un klātbūtni, viņš saprata, ka viņam jāpadara kas par savu labo roku. Vekna pat izveidoja viņam īpaši spēcīgu zobenu, Kaza zobenu, ar apziņu apveltītu bīstamu ieroci, kas varēja vērsties pret jebkuru. Un tā arī notika. Laikam ejot, zobens sāka Kazam čukstēt, ka Vekna viņu vairs nevajag, ka viņš ir labāks, ka kādu dienu viņu atmetīs. Kažs iekrita šajā manipulācijā. Viņš iegāja Veknas valstībā, nocirta viņam roku, izrava aci, un sākās viena no episkākajām cīņām visā šī stāsta mitoloģijā. Abi pazuda no tā plāna, kur atradās. Un pēc kāda laika Kas atgriezās, pārvērties par vampīru karotāju. Viens no visspēcīgākajiem radījumiem vispār. Kā jūs pamanīsiet, ir daudz lietu, kas savienojas ar Edija stāsta mitoloģiju seriālā Svešas lietas. Edijs bija īsts profesionāls spēlēt Dungeons & Dragons. Hawkinsā viņš bija viens no visspēcīgākajiem karotājiem. Viņš vienmēr bija harizmātisks un visiem mīļš, un viņš bija tik drosmīgs, ka upurēja sevi, lai pievilinātu apgrieztās pasaules sikspārņus. Viņš atdeva savu dzīvību citu labā, kas padarīja viņu par varoni daudziem, un ticiet man, Vekna to pamanīja. Viņš atrada tik uzticīgu karotāju, ka tas pat atdeva savu dzīvību. Un te arī sākas teorija, kāpēc viņš atgriezīsies 5. sezonā. Edijs tiešām atgriežas, bet kā Veknas tumšais čempions.